Mūsu sajūtas saista mūs ar materiāliem un padara mūs par cilvēciskām būtnēm. Tālu Zviedrijas ziemeļos kāds vīrs nojauc robežu starp cilvēku un mehānismu. Viņu dēvē par Eiropā pirmo kiborgu. 2013. gadā, 10 gadus pēc ar vēzi slimās labās rokas amputācijas, Magnus Niska piekrita izmēģināt revolucionāru mākslīgo roku, ko kontrolē viņa paša prāts. Šī roka ir patiešām lieliska. Es to izmantoju visam. Izmantojot progresīvus materiālus, kas saplūst ar cilvēka audiem, zinātniskā fantastika par bionisko cilvēku pārtop realitātē. Magnus ar savu sievu un bērniem dzīvo Haparandā, mazā Zviedrijas pilsētiņā. Pēc pieredzētajām grūtībām ar parastu protēzi viņš piekrita izmēģināt protēzi, kas ir ieskrūvēta tieši kaulā un savienot ar viņa nervu sistēmu. Tā izmainīja viņa dzīvi. Magnus šīs rokas protēzes kustības kontrolē ar smadzeņu signālu palīdzību. Ja viņš vēlas pacelt puzles gabaliņu, roka reaģē. Ar šo roku es varu darīt gandrīz jebko. Tā nešķiet mehāniska. Tā vairāk šķiet kā manis paša roka. Ģimenes dzīvē es nejūtos kā invalīds. Kā darbojas šī rokas protēze? Zinātnieki pašlaik pēta, kā interpretēt smadzeņu signālus. Magnusa rokā implantētie elektrodi pārraida signālus no viņa smadzenēm uz roku, no cilvēka uz mehānismu. "50 jūdzes tālāk Gēteborgā dzīvo Makss Ortis Katalāns, šīs tehnoloģijas izgudrotājs. Šis ir manšetes tipa elektrods, kas paredzēts nervam. Šajā elektrodā ir arī daudz platīna un irīdija savienojumu, kas ir īpaši izkārtoti, lai iegūtu augstu signālu un trokšņa attiecību. Implantētie elektrodi, atšķirībā no parastajiem, uz ādas piestiprināmajiem elektrodiem pastāvīgi mīt cilvēka ķermenī un uzreiz savienojas ar Magnusa nervaudiem. Elektrodu atver un apliek apkārt nervam, nervu ievieto elektrodā un elektrodam ļauj aptīties ap nervu. Šo elektrodu un visas sistēmas uzticamība ir ļoti svarīga, jo tās nav rotaļlietas. Cilvēki šīs ierīces izmanto, lai viņiem būtu vieglāk veikt ikdienišķas darbības. Tāpēc mēs to darām. Mēs vēlamies, lai ierīču vadība būtu instinktīvāka. Tomēr kaut kā joprojām pietrūkst – taustes sajūtas. Kā būtu, ja signālus varētu pārsūtīt abos virzienos un smadzenes spētu saprast, kam mākslīgā roka pieskaras? Pētniece Loredana Zolo tic, ka tas ir iespējams. Vislielākais izaicinājums ir implantēt rokas protēzi cilvēkam ar amputētu roku tā, lai viņš teiktu, es jūtos tā, it kā tā būtu mana roka. Pirms 12 gadiem Denis Sorensons zaudēja kreiso roku ciešot ugunsgrēkā. 2013. gadā viņš brīvprātīgi iesaistījās nebijušā eksperimentā Life Hand 2. Man tas bija kā pienākums, bet man tas šķita ļoti aizraujoši. Un es patiešām vēlējos būt šī milzīgā projekta daļa. Denis no savām mājām Dānijā devās uz Romu. Tur viņam tika veikta mokoša 7 stundas ilga operācija. Viņa nervos tika implantēti 4 elektrodi, kas savienojas ar viņa roku, izmantojot datora saskārni. Tas, kas notika tālāk, bija apbrīnojami. Mīksts. Ciets. Mākslīgā roka nodrošināja Denisam taustas sajūtas. Life Hand tika ielikts apaļš priekšmets.
Es tos atvēru un uzreiz varēju pateikt, ka tas ir apaļš. Pēc 10 gadiem, kuru laikā es nespēju just formu, es pēkšņi varēju atkal sajust ar zaudēto roku. Tas bija patiešām neticami, un es to nekad neaizmirsīšu. Tas bija ļoti īpašs brīdis. Eksperiments Lifehand 2 atjaunoja maņas, kas Denisam šķita zudušas uz mūžu. Diemžēl eksperimentu bija atļauts veikt tikai 30 dienas. Jauniem materiāliem, lai cik lieliski tie būtu, jābūt drošiem. Elektrodi pirms tam tika pārbaudīti, un tos bija atļauts lietot tikai šajā periodā. Lai periodu pagarinātu, ir nepieciešamas papildu drošības pārbaudes. Elektrode bija jānoņem, un Denisa taustes sajūta atkal zuda. Es jau pašā sākumā zināju, ka man noņems protēzi. Jā, tas bija vienkārši neticami, un es esmu lepns un pateicīgs, ka mani izvēlējās šim projektam. Loredana un viņas komanda turpina savu rūpīgo darbu. Cilvēka un mehānismu apvienošana ietver jaunus pienākumus. Vai sabiedrība ir gatava mainīt savus uzskatus par cilvēka būtību?